Pēdējā laika interesantākais notikums? Pilsētas svētki. Es esmu pārliecināts, ka Es neesmu pārliecināts. Līdzdalība ir vajadzīga, jo Lai būtu miedarbība un izaugsme. izaugsme ir vajadzīga, jo... Lai būtu rezultāts. Andri, paldies par šīm te atbildēm ātrajām. Jā, paldies. Un tieši tā, Andri, paldies, ka tu pirmkārt piekriti arī mūsu sarunai šodien, jo mēs zinām, ka ikdienā tu veic priesteru pienākumus, tu kalpo kā priesteris. Bet tāpēc mums bija ļoti interesanti arī parunāt par līdzdalību ar tevi, un ne tikai iespējams, bet vispār varbūt tu vari iesākt mazliet ar kādu vispār to domu vai vēstījumu. Tu šodien nāci uz mūsu sarunu, un kādēļ tu vispār piekriti ar mums runāt par līdzdalību? Nu, tāpēc, ka tieši Vīrlis bija tas, kurš arī uzaicināja. Un tā kā mēs esam vistuvākie arī kaimiņi, kaimiņam taču neatteiks. Vai ne? Tā arī ir līdzdalība, lai šī miedarbība notiktos un būtu kāds, varbūt arī labs rezultāts. Kas varbūt ir tie, teiksim, tie līdzdalības piemēri vai motīvi tavā dzīvē, ko tu redzi tajā savā ikdienas kalpošanas darbā, kādēļ vispār līdzdalība ir svarīga? Jo skaidrs, ka mēs mūsdienās to līdzdalību esam konceptualizējuši un tagad projektizējuši, ja tā var arī teikt, arī šis mūsu TSLV līdzdalības sarunu projekts ir tieši par to, lai mēs kaut kā to līdzdalību arī nestu tālāk. Bet kā tu varbūt to izjūti tajā savā ikdienas dzīvē ar kaut kādām konkrētām situācijām, kas tev uzreiz nāk prātā, kad tu domā par līdzdalību? Ja mēs paliekam pie mana arī šī priesteriskā kalpojuma, tad, protams, kā līdzdalība, bez šaubām arī priesterim, draudzē ir kā garīgiem tēvam. Jā, tad ņemt līdzdalību un garīgajā izaugsmē pie tiem cilvēkiem, kuri veido draudzes kopumu. Un tas ir dažādos veidos, tīri atbalstot, uzmundrinot. Jā, tas varētu būt arī kā sprediķis vai vienkārši kā draudzīgs pamudinājums. Ļoti dažādi veidi ir, kā to mēs varam īstenot. Vienīgais, vai mēs paši gribam to sadzirdēt, cilvēka vajadzību, un tam arī atbildēt. Nevienmēr mēs to gribam, dažādi droši vien, ka cilvēcisku apsvērumu dēļ, bet tas no mums pašiem ir atkarīgs. Vai mēs iesim uz šo dialogu? Tas ir dialogs, nemitīgi. Arī šodien esot šeit, arī tas ir mūsu dialogs. Kas no tā sanāks, to mēs redzēsim pēc pusstundas. Jā, tam dialogam droši vien sanāk, lai būtu, tā kā tu saki, lai mēs sadzirdētu citu cilvēku vajadzības, droši vien, ka ir jābūt tikušiem galā ar savām vajadzībām, jā? Tas ir viens, un jāiemācās klausīties. Klausīšanās ir pamats visam, bet mēs bieži vien negribam dzirdēt otru, mēs gribam redzēt tikai savas vajadzības un triekties pa dzīvi tikai šajā virzienā. Savu, emociju, fizisko vajadzību apmierināšanā. Un tev ir kaut kāda doma, kur tas aizved šī triekšanās? Jā, to es esmu redzējis nereiz vien šeit pat Misinkalnā. Misinkalna kapsētā. Jā, kad 6 vīri aiznes. Tur, pārsvarā. Un paliek sērojošs ļaužu pulks. Labāk, manuprāt, ir tas, ka pēc tevis paliek smaidi, pateicība par šo piedzīvoto. Un, jā, varbūt, ka kādu arī tas ir arī vēl uzmundrinājis. Jā, tu minēji par to klausīšanās nozīmi un sadzirdēšanas nozīmi. Kā tev šķiet, ja skatās varbūt šobrīd Latvijas sabiedrībā, kas varbūt ir tās sabiedrības vajadzības, cilvēku vajadzības, vienkāršo cilvēku vajadzības, ja kā mēs reizēm sakam, kuras tomēr nav tā kā līdz galam sadzirdētas vai atbildētas. Protams, saprotot, ka tās situācijas ir ļoti atšķirīgas, bet varbūt tādas tendences, ko tu redzi savā arī ikdienas gaitās, ikdienas darbā. Pārsvarā, es domāju, ar ko arī mēs katrs saskaramies, tās ir bailes. Bailes, nedrošība no tā, kas notiek arī politiskajā šajā
platformā, arēnā, ja arī mūsu kaimiņu valstīs, un mēs esam tuvākie kaimiņi. Skaidrs, ka tas nepaliek bez sekām. Ko darīt ar tām bailēm? Jo, man liekas, arī es piekrītu. Man liekas, ļoti daudz. Mēs vispār, man liekas, esam ļoti daudz baidījušies vai arī baidīti kaut kādā ziņā, ja reizēm pat gribās tā domāt. Taču sākot ar Covid pandēmiju, kad arī bija tādas tīri fiziskas bailes, zaudēt darbu, fiziskas bailes par savu veselību, ja, par savu tuvinieku dzīvību un par savējo, tad šobrīd tās bailes atkal transformējušās tādā kaut kādā nākamajā līmenī vai pilnīgi citā dimensijā. Bet kā ar to cīnīties? Kā vispār tikt galā ar bailēm? Jo mēs arī runājam, ka viens no šķēršļiem, tā kā, lai es līdzdarbotos, ja man ir kaut kādas bailes vai bloki, ja, vai man ir bloks no tā, kad man kaimiņš atbildēsies, viņu uzrunāšu, ja, vai ko kāds padomās, vai es tur varēšu, pateikt savu viedokli, vai es uzrakstīšu, vai ir vērts. Ja. Tas kaut kādā ziņā arī ir savā ziņā bailes, bet kā... Vai tev ir kāda recepte, kā ar bailēm cīnīties? Mēs baidamies no kā? No nezināmā. Tiklīdz kā tu to iepazīsti, tu saproti, par ko bija vispār. Par ko bija šis stāsts? Nav par ko baidīties. Vienkārši ļaujies šim brīdim, tas, ko tev dzīve arī piespēlē, dažādas situācijas, notikumus, jo, ja mēs nemitīgi baidīsimies, tad jau no mājas nav vērts nākt ārā. Pat nevis no mājas, no gultas kāpt ārā, ja, kur tā ir tā drošākā vieta, deķis līdz acīm, ja, vai arī pār galvu, tikai neredzēt to, kas manā istabā. Es varu no daudz kāda. Tas ir nemitīgi. Nemitīgi mums apkārt ir dažādas fobijas. Un tā ir viena no lielajām. Bet nepazaudē dzīves garšu. Jā, ir tas filozofiskais izteiciens, bet man liekas, es nezinu, vai tas nāk saistībā ar kristietību vai savādāk, bet ka, ja mēs pārāk daudz skatāmies pagātnē, tad mūs pārņem liekas skumjas. Ja mēs pārāk daudz veramies nākotnē, tad mūs šīs te bailes uzmeklē. Jā. Bet tas ir tas ieteikums dzīvot šeit un tagad, šobrīd šeit. Tu, es, Vilis, Nauris, mēs esam šeit, mēs šobrīd dzīvojam, mēs šobrīd esam koncentrējušies uz to, kas ir šeit. Un tas, ka kaut kādā ziņā palīdz. Ja? Un es atceros, mums bija tāds, mēs taisījām iepriekš tāds TuSLV video par dažādiem iedvesmojošiem cilvēkiem Latvijā. Un viens no mūsu varoņiem, Gaidis Rieksniņš, teica tādus vārdus: bailes nenāk no augšas. Un es to atceros vienkārši, jau ir gadi riņķī saistībā tiešām, kad viņš to pateica, bet es mēģinu, tad, kad es baidos, es mēģinu teikt sev šo, tas nav no augšas. Taisnība, jā. Mums vienmēr ir iespēja izvēlēties, jā, kā es reaģēšu tajā vai citā situācijā. Ja arī piekrītot intervijai, es varētu baidīties. Bet no kā man baidīties? No fantastiskiem cilvēkiem, kurus es satieku, ja, šeit esot, es varu tikai iegūt. Ja, tā ir bagātināšanās savā starpā. Tā ir līdzdalība, ja, projektā vai arī, šajā pusstundā. Un tā nekad neatkārtosies vairs. Tieši tāda, kā ir šeit. Šajā senajā, sirmajā namā, kurš nes bagātīgu vēsturi aizputē. Mēs to tveram. Tā ir top arī mūsu vēstures daļa. Ja mēs tādā kontekstā to skatāmies, tad mēs saprotam, ka vispār dzīvot ir skaisti. Jo mēs izgaršojam, katru to brīdi. Un tas ir, protams, tas ir izaicinājums. Man izaicinājumi patīk. Man liekas, ka ļoti tāds skaists raksturojums tam visam. Es varbūt gribu pavaicāt tev, tu savā ikdienas darbā, ja tā var teikt, vai savā priestera kalpošanā, tomēr sastopies ar dažādiem cilvēkiem, tu esi arī kalpojis dažādās Latvijas vietās. Ko tu varbūt varētu pastāstīt mums par tādām vietējām sabiedrībām un vietējām sabiedrības atšķirībām, vai, teiksim, dažādas kopienas Latvijā atšķiras, kurās tu esi bijis, un kas varbūt ir tādas spilgtākās iezīmes mums kā, jo mēs ļoti daudz šobrīd runājam par kopienām, ka kopienas ir tāds jaunais dzinējs spēks, ja? Bet vai mēs vispār tās kopienas tā saprotam līdz galam? Varbūt, ko tu savā darbā esi sapratis?
Jā, tad manā pārziņā ir 3 draudzes. Tā ir Vecpils, Pāvilosts un šeit Aizputes. Un katra no viņām savā raksturojumā viņas ir atšķirīgas. Liekas, kurzemnieki vien ir, kā var būt atšķirīgi? Jā, manas pašas pirmās draudzes, kā jaunam priesterim, tie bija Suiti, Jūrkalne, Alsunga, Gudinieki un arī vēl Kuldīga. Kuldīga man tika arī pielikta vēl klāt. Ja bija tāda vajadzība tajā brīdī. Un liks, Suiti. Mēs visi zinām, kas ir Suiti. Un tomēr katra šī vieta, viņa patiešām atšķiras. Jūrkalnes Suiti, jeb šie maģijas Suiti, viņi ir pie jūras ļaudis. Sūri, vēja norūdīti, jā, varbūt pat iekšēji skarbi, strupāki, netik daļrunīgi, bet viņi īsā frāzē pateiks ļoti daudz, bezmaz vesela romānu. Ja? Un viss, un ar to tas būs izsmelts. Bet tas ir dzīves, tas rūdījums pie jūrā, kas ir savukārt Alsungā, kas ir dižie Suiti. Viņi ir tiešām, viņi arī nes šo vārdu. Viņš ir dišs. Ja, visā savā pagriezienā, ko viņš dara, viņš to dara ar pilnu eleganci. Savukārt Gudinieku un Basu gals, ja, tie krētainie Suiti, viņi ir vairāk tādi zemnieku ļaudis, kas ir sazemēti ar zemi. Liekas, ka viņi ir tāds sirms ozols, kas ir ieaudzis ar saknēm tajā vietā. Viņš ir tāds neizkustināms, ja, pretēji Jūrkalnes, ja, ka tur skaties, tur šķīdīs dzirkstālis. Katra vieta ir savādāka. Un Kuldīga, liekas, tur arī ļoti daudz Suiti, ja, kas ir pārcēlušies, kas ir ieprecējušies, tāpatās kā šeit Aizputē. Bet tie ir pils ļaudis. Viņi nes sevī šo kultūras mantojumu. Viņi to apzinās, un tas vienkārši iet cauri. Aizpute, tas ir pavisam kas cits. Šeit ir senas viduslaiku pilsētas jau šīs tradīcijas, un cilvēki arī ir tādi. Katra vieta ir atšķirīga. Jo mēs iedarbojamies viens ar otru, veidojam kopienas raksturu, ir kaut kādi akcenti, un tie ir konkrētai vietai raksturīgi. Jā, tas vienmēr ir ļoti interesanti uz to paskatīties no malas. Jo kā liekas, es taču varētu arī svētdienā uzrakst vienu sprediķi, un to kā gastroļos izbraukt cauri, nolasa vienu, labs ir. Bet nē, katrā vietā ir kaut kas, ir tomēr ir savs, un tu negribi, tev jāuzliek akcents. Tas, kas ir konkrētai vietai, konkrētai kopienai, ir pazīstams, saprotams, un uz ko viņi noreaģēs. Cik interesanti, jā, ka vieta veido cilvēkus, un cilvēki veido vietu. Un tad, ja mēs turpinam, tad mēs visu laiku esam, varbūt, ja ne gluži aplī, tad spirālē noteikti, jā, šādā miedarbībā vide un cilvēks. Aizputē noteikti, jā, šī graustmiljonāra kopiena ļoti daudz ko ienes uz pilsētā. Tas ir tāds virpulis, kas liek vidusmēra cilvēkiem paskatīties uz to, kas ir viņu īpašumā, kā viņi ar to saimnieko, kā ar viņi to rīkojas. Jā, tās ir jaunas vēsmas, patīkamas vēsmas, ko ir redzēt šajā sirmajā pilsētā, kura pat nosvinēja 778. dzimšanas dienu. Jā, Skaists skaitlis. Bet mūs vispār saista stāsts par plītiņu.
Mūsu namā atrodas tavu plītiņu. Mēs iepriekš, mēs par tevi nezinājām, tu, man liekas, par mums arī nezināji. Vai tu vari pastāstīt, jo, man liekas, šis ir arī kaut kāds unikāls līdzdalības piemērs īstenībā, ja? Kā tavu plītiņu pašlaik stāv mūsu namā? Kas tur notikās? Jā, pilnīgi kaut kā nejauši, bet, kā mēs zinām, nekas dzīvē vispār nejauši nenotiekās. Viss notiek likumsakarībās. Satikos ar Gerdu. Un Gerda saka, ka viņa te strādā pie unikālas vecas mājas sienām, pie šiem te sienu krāsojumiem, gleznojumiem. Tagad ziemā ir tur vēsāks, ir augsts. Saka, bet Gerda, bet taču vajag kurināt, tā, lai tu vismaz tik daudz, lai tas svaigais apmetums, lai viņš lēnām, bet lai viņš žūst, lai tas tehnoloģiskais process notiek. Jā, bet ir tā, kā ir. Es teicu, labi, es paskatīšos, redzēsim. Paskatījos, ieraudzīju, atvedu, zvanu un Gerda šokā. Jā. Un Vilim nācās to pielikt. Brīnišķīgs, man ļoti labs līdzdalības piemērs, jo mēs ļoti bieži tiešām runājam par to, ka tur mums vajag, ir vajadzīgi kaut kādā risinājuma, tur valsts līmenī vai ne, un tiešām situācija tā kā nav apkuras, pieņemsim vēsturiskajā objektā, kur ir jāveic kaut kāda darba, un izrādās, ka tas risinājums jau reizēm nav jāgaida ne no valdības, ne no pašvaldības, ne no prezidenta kancelēs, bet tas slēpjas kaut kur kopienā, un man liekas, ka tiešām liels paldies. Plītiņi šobrīd ir godam paveikusi savu darbu, un faktiski gatavi arī doties tālāk, ja vēl kādam citam ir vajadzīgi plītiņi, varbūt uz kādu brīdi. Jā. Fantastiski. Bet redzi, impulss. Jā, tieši tā, un misija jau ir jūsu. Jā, pareizi. Viss, tagad tā stafete ir nodota, un ka tas labais piemērs, viņš patiešām tāpatās kā slikts piemērs aizrauj. Ir jābūt labam piemēram, kas aizrauj, kas pamudina. Un kāpēc gan nē? Ja mēs kaut ko varam labi izdarīt ar to, kas mums ir, darām. Būsim ieguvēji mēs, būsim ieguvēji arī tie cilvēki, kas ar mums ir kopā. Jā, brīnišķīgākais visā šajā stāstā, man liekas, ir tas, ka tas bija pārsteigums Gardai un mums. Ka tas bija pilnībā tavs. Tu to izdomāji un tu to realizēji. Un tas tāds arī, man liekas, brīnišķīgs piemērs, kā darīt lietas, nevis uzkarināt atbildības. Tas ir visvieglākais. Atbildību uzlikt uz otra pleciem, bet līdzdalība tieši slēpjas šajā vārdā un darbībā. Kas ir tas, ko es no savas puses varu palīdzēt, lai kopīga lieta, kopīgs projekts var īstenoties. Un ja es redzu, ka tā ir lieta, kas var, kāpēc gan nē? Un tas no manis neko nemaksā, bet tā kopīgā lieta, viņa tikai uzplauks. Tu minēji arī par aizraušanos, par aizrautību bija tas atslēgvārds. Mēs zinām, viena no tavām aizraušanām un aizrautību ir arī vēsturiskās lietas, vēsturiskās ēkas, arī mākslas darbi tajā skaitā. Kā tu nonāci vispār līdz šai lietai, jo šobrīd tu arī darbojies Aizputs muzejā, kā pētnieks un mākslas eksperts. Fantastiski. Kādēļ tev ir interese par šo? Drīzāk es gan teiktu, ka mans pirmais aicinājums, arī mana pirmā profesija, es esmu tekstilu mākslinieks, un pat ne pēc tam vēl bija biškopība, un tikai pēc biškopības tad bija priesterība. Tā kā, cikliski, ja mēs tā uz lietām lūkojamies, tad tas bija loģisks turpinājums. Jo kā jauns priesteris, tad, kad es tika nominēts darbam, jeb kalpošanai suitu draudzēs, pirmais, ko sāku darīt, lūkojos, kas tur ir tas vērtīgākais. Jā, arī no mākslas šī skata punkta, jo tev ir jāierauga pa priekšu, tev ir jāapstaigā, jāizzina, lai tu spētu saprast, izsijāt, izvērtīt,
kas ir tie tādi pieturas punkti, no ar kuriem tu vari dzīvot un dzīvot garšīgi. Un tā bija, protams, māksla. Tie bija sakrālie tērpi, jeb liturģiskie tērpi, kas mums arī šeit aizputē ir apskatām arī vecajā katoļu dievnamā, mazajā ekspozīcijā, kas ir šeit arī kalpojuši vairākus gadsimtus. Un tā ir māksla, un māksla mums ir nemitīgi apkārt. Jā, tā varētu būt arī tautas māksla, naivisms, arī tā ir māksla, bet to mācīt ieraudzīt. To, kas ir vērtīgs un ar vieglu roku neaizslaucīt, bet saglabāt. Tas, ko jūs darat šeit. Pie sienām. Es kāda mums te ir māksla. Arī. Mākslinieks gan teica, ka tas ir nepabeigts. Tur vēl prasoties, tas ir nepabeigts mākslas, brīnišķīgs. Ne? Māksliniekiem, ja mēs jautāsim par mākslas darbiem, viņi par saviem mākslas darbiem vienmēr teiks, ka darbs nav pabeigts. Jo vienmēr kaut ko var uzlabot. Mēs briestam, mēs mainamies kā personības, mūsu skatījums, krāsu palete, krāsu saspēle, varbūt arī meistarība, otas vilcienā, vai lazēšanā. Protams, ka vienmēr var kaut ko vēl uzlabot, bet gudrākais ir apstāties īstajā brīdī, darbu parakstīt un nodot. Lai jau viņš pēc tam, lai dzīvo savu dzīvi. Tu to pats esi piedzīvojis arī? Jā, nereiz vien. Protams, es negribētu teikt, ka es esmu perfekcionists. Es noteikti neesmu perfekcionists. Man vienkārši patīk, ka lietas ir sakārtotas. Kā es vakar smējos savam kolēģim, viņš teica, jā, es zinu šādas, kam patīk lietas sakārtotas. Perfekcionists, kurā sēž slēptā depresija. Jā, tieši tāpēc. Bet ir lietas, kurām ir jāļauj, lai viņas dzīvo jau savu dzīvi tālāk. Līdzīgi kā šis melnbaltais fazāns. Jā, līdzīgi arī kā cilvēka personība droši vien, ka mēs nevaram nevienā brīdī pateikt, tad es esmu gatava. Es esmu attīstījusies pietiekami. Jā? Es domāju, ka mēs to varēsim pateikt, bet tad, kad mēs pārkāpsim mūžības slieksni, līdz tam mēs briestam kā auglis. Tas ir nobriešanas. Bet tikai tad, kad mēs pārkāpsim mūžības slieksni, tad mēs būsim jau tādi, kādiem mums pa dzīvi bija pilnu veidojas. Savstarpējā miedarbībā ar tiem cilvēkiem, kurus Dievs būs aicinājis viņiem būt mums dzīves ceļā līdzās. Jā, tas ir liels izaicinājums. Vai pieņemt, vai nepatikt, es šitos neredzu. Un tagad viens no tādiem izaicinājumiem ir, tagad arī esot Aizpuces novada pētniecības muzejā, šis arī pētnieka darbs, sastrādāšanās kolektīvā, jo patiesībā es teiktu, ka tā ir kā tāda liela saspēle, kur arī ir līdzdalība, kur, lai manām kolēģiem būtu auglīgs darbs, ir svarīgi tas, kā es šo darba daļu paveicu. Jā, cik tas ir kvalitatīvi, cik es esmu ieguldījis sevi visu tajā, un tas ir svarīgi. Tas ir liels izaicinājums, bet man patīk. Kādi ir tie tavi pienākumi, ko tu tur dari? Kas tev tur jādara? Man ir paveicies ar to, ka tad visi priekšmeti, arī kā mākslas vērtības, laikmeta liecinieki, ka viņi nāk caur manām rokām. Jā, tad arī līdz ar to varbūt ir kaut kas ir jānotīra, jo tieši tīrīšanas procesā var pamanīt kādas smalkas nianses. Piemēram, kāds meistara zīmoks kaut kur paslēpies, varbūt datējums.
Nu, tā ir visa arī pētniecība. Tad tu līdās ieraugi šo meistara zīmogu un sāc meklēt, kas tas tāds ir bijis, kurā laika posmā, kurā pilsētā, kurā valstī. Aprakstošā daļa. Un tad tu raksti, jā? Jā. Es laikam uzdošu to mūžīgo skeptiķu jautājumu. Ja, kāpēc to vispār vajag? Priekš kam sabiedrībai vajag tur muzejus un visas tās lietas un visus tos zīmogus pētīt? Nu, lai tak viņi tur guļ, ja? Kur viņiem jāguļ? Jā. Vili, tu šo skeptiķis, tu uzdevi šo jautājumu brīnišķīgi. Tā uzdotu jautājumu tie, kas ir cilvēki, kas ir viendienīši. Ja, tad viņš dzīvo vienu dienu, un viņu tas neinteresē. Cilvēki, kas apzinās savas saknes, to, ka pirms mums ir bijuši mūsu senči vairākās paudzēs, un ka viņi nodevuši šo kultūras mantojumu, pateicoties, kam mēs, pavisam vienkārša lieta, bet mēs varam dzīvot brīvā valstī, kas nav pats par sevi saprotams, ka mēs varam būt pateicīgi un nenocirst mūsu saknes kā tādam lielam kokam, bet ļaut tieši tam arī zaļot. Kā tu redzi, ko cilvēku izaugsmē, cilvēku attīstībā, cilvēku personībā dzīvē risina šī sakņu apzināšanās? Viņi kļūst stabilāki savā apziņā un līdz ar to arī mentalitātei. Tā ir daļa no personības nobriešanas, kad es apzinos to, kas esmu un no kurienes es nāku. Un ko es nododu nākamajām paudzēm. Nu, man liekas, ka tāds ļoti labs brīdis, ja? Tāds gandrīz vai negribās teikt, ka punkts ir ielikts, bet tāds komats. Varbūt, Andri, tev ir vēl kaut kas, ko tu noteikti gribētu pateikt, pieminēt, uzsvērt mūsu sarunas noslēgumā? Noteikti nebaidīties no jauniem izaicinājumiem. Jo kā jau mēs sarunas sākumā noskaidrojām, ka bailes tās nenāk no augšas, jā, tās nenāk no augšienes, tās nav no Dieva. Bailes vienmēr iesaist kāds, kuram ir interese, lai labas lietas nenotiktos. Un tieši tad, kad mēs ļaujamies kaut kādam jaunam projektam, jaunam izaicinājumam, mēs esam atvērti uz kaut ko jaunu un skaistu. Pirmām kārtām jau uz sadarbību, jā, savā starpā. Viena maza lieta var pavērt kādu nākamo, jo mēs esam iepazinuši, tad viens otru kādā mazā lietā, saka, ja jau mazā lietā varēja uzticēties, nu kur nu vēl par lielu lietu? Ja? Tas ir kā kāpiens pa kāpēm. Tu nevari uzlekt uzreiz 10 pakāpienus, kāds var, lai viņš to dara. Man patīk lēnām, pamazītiņām, pakāpienu pa kāpienam, līdz kamēr esam sasnieguši no to vietu, kur mums ir jābūt visiem kopā. Nu, tieši tas ir tas, ko es patiešām novēlētu katram no mums. Nevis jums, nevis skatītājiem vai klausītājiem, bet katram no mums. Liels paldies par sarunu, Andri. Jā, Andri, paldies gan par novēlējumu, gan arī par sarunu un par interesantajām atziņām. Un uz sadarbību. Uz sadarbību. Uz sadarbību noteikti. Un mums tā plītiņā tā tālāk ir. Andri, paldies.